Lūk. Tālāk. Jā, jūs droši vien arī visi zinat šos vārdus no Bībeles, un tāpēc cilvēks atstās tēvu un māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa. Bet man tas vienmēr ir licies tā ļoti liels izaicinājums, un ļoti interesanti, kā divi tik ļoti, ļoti atšķirīgi, kā vīrietis un sieviete var kļūt par vienu. Un, jā, un kā es to redzu, ka tas patiesībā ir darbs mūža garumā, jo tur jau nav teikts, ka tie divi ir viena miesa, bet tie divi būs viena miesa. Un tāpēc mēs mūža garumā varam arvien labāk viens otru iepazīt un arī kļūt arvien tuvāk viens otru. Kaut kas notika ar video, jūs Viss redzat, kārtībā. viss kārtībā. Lūk, un interesanti, ka, jā, un tās visas spējas arī ir ierakstītas mūsu ķermeņos, pa tādā neredzamā līmenī. Vai. Es ceru, ka tikai mūsu video tas, jā, tas drusciņi. Lūk, ka tas arī ierakstīts arī mūsu tādā neredzamā līmenī. Jūs redzat tagad šito slaidu, jums ir kāds priekšstats par to, kas tur ir, ne? Tātad, mēs redzam tādu vīrieti, un tad tādi interesanti nosaukumi, ja, testosterons, estrogēns, progesterons. Nu, tie ir hormoni. Hormoni, kas ir tādi neredzami, ja, neredzamie darbinieki mūsu ķermenī, kas skraida, kas signalizē kaut ko, ja, kas regulē ļoti daudz lietas. Un interesanti, ka tas arī nosaka arī mūsu to, kāda mēs esam gan kā vīrietis, gan kā sieviete. Un tas iespaido arī mūsu rīcību. Ja, piemēram, redzam, vismaz tā normāli būtu jābūt kaut kā vīrietis puslīdz stabils. Lai gan nav viņam visu laiku testosterons vienā līmenī, bet tomēr vairāk vai mazāk viņš ir stabils. Jā, to var ietekmēt, to var ļoti labi mīļotā sieviņa var ietekmēt, jā, gan viņu palielināt, gan samazināt. Piemēram, tāds samazināšanas veids ļoti labs ir, ka, piemēram, pēc kārtīgi iepirkuma lieli maisiņi vīrs, tā kā es, jā, grib darīt savu darbu, paņemt tos smagos maisiņus un nest mājās. Bet sieviņa saka, nē, es pati to varu, un tev uzreiz vīrietim testosterons nokrītās, jā, tā kā ļausim, lai jau vīriešiem šis testosterons būtu augsts. Tā ir viena no misijām sievietēm rūpēties par testosteronu līmeni viņus vīros, jā. Nu jā, bet redzat, kā ir ar sievieti, tur ir pilnīgi citādāk. Redzat, šie hormoni mēnešu laikā mainās tā kā amerikāņu kalniņi uz augšu, uz leju, nekad nav garlaicīgi. Un interesanti, ka tas mūsu hormonu sistēma, tā kā mūsu hormoni darbojās, arī nosaka to, kā tos mūsu lomu un mūsu varbūt tās gan dzīvē, gan arī mūsu vīrišķību un sievišķību. Un tas ir tāds brīnums, cik ļoti, ļoti atšķirīgi mēs esam. Nu, lūk, un cik tas ir liels arī prieks iespēja iepazīt otru cilvēku un pieņemt viņu dzīvot kopā. Tas nav no pirmā acu uzmetiena varbūt viegli, bet patiesībā tas ir iespējams. Nu, lūk, drusciņi tātad atkārtosim. Varbūt tas liksies stereotipiski, bet savā ziņā tā hormona aina, zināmā mērā, arī atspoguļo tās lomas, kuras ir rīcība, kādā veidā mēs piepildām savu vīrišķību vai sievišķību. Tāds, tipisks varbūt vīrietis galva, ģimenes, tā liekas, kas te var būt diskriminācija, bet tā pašā laikā padomājiet, ja galva, tas nozīmē, ka tomēr tā ir arī atbildība. Ja? Un kam daudz dos, tā arī vairāk prasīs. Tā kā, ja kāds grib uzņemties tās galvas lomu, tad viņam jāprot arī uzņemties ar atbildību. Un tāpēc interesanti, ka to ļoti labi pārzināja, kaut kādā mērā pārzināja jau senos laikos. Grieķu filozofi izdomāja, ka tāds īpaši vīriešu simbols ir
ir tāds vairogs un šķērs. Tas būsim tādām no militārās leksikas, bet vairogs tātad aizsargāt savu ģimeni, rūpēties par viņas tādu labsajūtu, un lai ģimene tajā iekšā mājā būtu drošība. Un atkal šķērs ir tas, kas virza, dod izaicinājumus, nekad nesamierinās ar sasniegto, zināmā mērā arī tāds kā rādītājs, kur ģimenei jānokļūst, kur ir viņas misija. Un tur ir tā atbildība, kā galvai to mērķi vienmēr paturēt savu acu priekšā. Lūk. Nu jā, un tieši saistībā ar hormoniem atcerieties, kāpēc arī vīrietis var šo laivas vadības lomu uzņemties. Dainis jau paņēma nākamo slaidu, bet gribēju vēl jautāt parasti, kas varētu būt sieviete, un tāds klasiskais stereotips ir, ka sieviete ir tas kakls, kas to galvu gros, bet man patīk varbūt vēl skaistāks slēdzams, ka sieviete ir tā kā ģimenes sirds. Ja mēs atceramies to laivu, tā īstenībā bija tā pati ar laiva, kur ja vīrs ir tas, kas uzņemās šīs ģimenes laivas vadību, tad sieviņa varētu būt tā, kas rūpējās par to, lai visiem šajā ģimenes laivā justos visi labi un visi justos mīlēti un gaidīti. Ja vīrs bija atceraties kā arhitekts, tad sieva varētu būt kā interjeristi vai atmosfēras radītāji. Ja vīrs varētu būt tā kā ārlietu ministrs ģimenē, tad savukārt sieviņa varētu būt tā kā iekšlietu ministri. Un, ja jūs paskatāties uzmanīgi uz šo sievietes simbolu, viņš kaut ko jums varbūt atgādina, man viņš tā kā atgādina tā kā spogulīti. Un īstenībā sieviete ir tā, kas atspoguļo no savu vīru, no savu mīļotā. Un es pat teiktu, ka nevis vienkārši atspoguļo, bet to pieņem, izlaiž, caur sevi pārveido un dāvā to atpakaļ īpašā veidā. Tā kā, tas ir liels prieks un liels, izaicinājums. Neizaicinājums, bet, kā teikt, liela dāvana vīram, sieva, kas spēj, var teikt, to rupjo mīlestību, ko vīrs spēj dāvāt, vai tās rupjās idejas, viņas pārveidot, novest līdz finišam, līdz ideālam. Jā, un tas ar visiem hormoniem ir saistīts arī to, kā mēs varam veikt savu lomu un arī kā mēs varam rūpēties viens par otru. Ja vīrietis tiešām redz tā vairāk tādās lielās lietās, tas sieviņas savukārt tāds vairāk redzēja kādas detaļas un spēja arī vairākus darbus mierīgi veikt kopā, kas vīrietim ir diezgan sarežģīti. Bet gribēju vēl tālāk nedaudz pieskarties tiem amerikāņu kalniņiem, kas bija augšā, lejā. Palīdz par visu. Veikt. Jā, un šis ir stāsts savukārt par mūsu ciklu, par to, kā mēs jūtamies ciklā un kas mainās mūsu ķermenī, mūsu emocijās šajā cikla laikā. Un to ciklu sākumu varētu sākt tā kā jau normāli dabā ar pavasari, un pēc pavasarī sāk dominēt hormons estrogēns, kas ir tāds sievišķības hormons. Un sākumā tā lēnām šie pumpuriņi sāk briest un plaukt, un tad kļūst arvien vairāk, jo kad mūsu asinīs estrogēni kļūst arvien vairāk. Un tad šajā laikā mēs kļūstam tādas ļoti īpašas, enerģiskas, dzīvespriecīgas, optimismu pilnas, un arī ir pierādīts, teiksim, gan pavasarī, gan vasarā, ja sievietes veic intelekta tests, tas ir visaugstākā līmenī. Mums skaļāk jāmēģina runāt. Visaugstākā līmenī tur, un arī teiksim, sportistas tieši visaugstākos rezultātus panāk tieši šajā laikā, vai nu pavasarī vai vasarā. Un, ja jūs plānojat kāds nopietnas notikums, piemēram, kāzas vai pārcelšanās, tad vislabāk to ir tieši šajā laikā, ja tad sieviete to spēj veikt daudz efektīvāk, daudz ātrāk, nekā jebkurā citā pēc tam cikla fāzē. Un pēc pavasara nāk vasara, ja visauglīgākais laiks sievietes ciklā, un tad viņa arī tāda ļoti, ļoti īpaša. Viņa ir tāda ļoti atvērta, ļoti maiga, ļoti devīga. Un man liekas, arī katrs vīrietis ir kaut kādā mērā pamanījis, kā sieviete mainās šajā visauglīgākajā laikā, kad viņai tuvojās ovulācija.
Un tas, man liekas, arī tik jauki un interesanti. Un šajā laikā mēs esam ļoti romantiskas un ļoti priecājamies par vīru uzmanības pierādījumiem. Un esam arī ļoti maigi. Un vēl kaut kas tāds ļoti īpašs ir, kā to var pamanīt no malas, ka sievietei kļūst gan mirdzoši, gan āda, gan vēl jau īpaši acis. Un tā kā ir tāds mīļotais vīrietis tā ļoti uzmanīgi paskatās acīs, tad var arī pēc tā nojaust, kāda tad cikla fāze viņa mīļotē ir. Nu jā, un pēc vasaras nāk rudens, kā jau normāli dabā. Nākamo lūdzu. Un savukārt šajā brīdī pēc ovulācijas sāk dominēt hormons progesterons. Varbūt arī daļa no jums zina, kurā brīdī vēl dominē progesterons. Jā, un pareizā atbilde ir grūtniecības laikā. Un tad jau diezgan loģiski, ka šajā laikā mēs kļūstam vairāk tādas mātišķas, gādīgas, rūpīgas. Protams, mēs katrs esam atšķirīgi, tad ļoti bieži šajā laikā mums gribās ligzdiņu vīti, varbūt māju pārkārtot, varbūt iepirkties. Jā, un citreiz mums parādās labāka apetīte nekā parasti. Un tad mēs kļūstam arī tādi drusciņi taupīgāki nekā bijām tajā visauglīgākā laikā. Un jā, ir dzirdēts tāds stāsts, ka jā, kāds vīrs gribēja tā pārsteigt savu mīļoto sieviņu šajā visauglīgākā laikā, un viņš bija nopircis skaistas puķis un kādu torti un atnesis mājās. Un sieviņai pa to laiku bija iestājies šī nākamā cikla fāze, jeb rudens. Viņa tā paskatījās, nē, nu skaisti jau, bet nu ko tu tā tērējies? Nu jā, bet arī šis rudens nav tāds vienāds. Ir tāds agrāks rudens, kad viss dabā vēl ļoti, ļoti skaists un krāsains un zaļi un plaukst, un ir atkal tāds vēlāks rudens, kad jau atkal kļūst nedaudz daba kļūst nedaudz citādāk. Un kas vēl ir tā izteikti, ka šajā laikā, ja sevišķi tajā vēlajā rudenī, mēs kļūstam emocionālāks. Un atceraties par tiem grafikiem, kur tie bija amerikāņu kalniņi augšā lejā, tad tur tajā brīdī, kad tie visi hormoni krīt lejā, tad mēs reizēm kļūstam pat ļoti emocionāli. Jā, pareiz nākamo. Jā, un varbūt par tādu jociņu, ko pirms tam mēs varējām pasmieties, mēs tagad varam izplūst asarās. Un tad ir ļoti, ļoti labi, ja tas cilvēks blakus saprot, kas ar mums notiek un zina, nu jā, viņai rudens, un drīz jau atkal būs pavasaris, un viss būs atkal citādāk. Jā, tā ir. Tā ir, un vīram tas, manuprāt, arī viens no pierādījumiem, ka ir jāiepazīst savu sieviņu, ir jāsaprot viņa, jo, manuprāt, tā ir vislielākā galvas sāpes vīram, ja saprot, pēcāk nesaprot, kas notiek ar sievu. Un ka tās sliktais garastāvoklis, kašķīgais, ka tas var būt ilgst ilgāk nekā vajadzētu. Un tātad izprotot, saprotot, iepazīstot arī viņu sieviņas ciklu, tas palīdz dzīvē un saprot galu galā, ka tās problēmas ir pārējošas, tās ir laicīgi, tikai jāpagaida drusciņi un viss būs atkal no jauna. Jā, labi. Un tajā laikā, ka mums varbūt tas tāds emocionāli vieglāk ievainojums, tad patiesībā mums arī neko tik ļoti daudz jau nevajag. Mums vajag tikai, lai mūs uzklausītu, samīļotu, varbūt iedotu buču, un tas arī viss, un mēs jau atkal jūtamies labi. Jā, un pēc rudens, kā jau normāli dabā nāk ziema, ja tas ir mēnešēžu laiks, tas savukārt atkal ir ķermenim iespēja atpūsties, sakrāt jaunas spēkus, un atkal var sākties viss no gala. Un tas ir, man liekas, ļoti interesanti, ka sieviete tik ļoti mainās šī menstruālā cikla laikā, ka nekad nav garlaicīgi. Un vīrietim tas, man liekas, atkal savukārt ir izaicinājums, ka atkal viņa ir citāda. Katra tās sievietes var saprast, kas tur ar viņām notiek. Bet tieši iepazīstot sieviņas ciklu, man liekas, ka tas ir daudz vieglāk. Un arī tad vīrietis kļūst vairāk vai mazāk ciklisks. Pielāgojamies viens. Ne tikai mūsu izskats kļūst līdzīgs, bet arī citas īpašības. Nu labi, tāda, var teikt, liriskā
iesākums ir tā, un tad iesim tuvāk pie drusku detalizētāk par to, kāda ir auglība, kāda ir cilvēka auglība. Un varbūt jūs zināt, teiksim, jautājumu varat čatā ātri rakstīt, jā, kā ir ar vīriešu auglību, cik ilgu laiku viņš ir auglīgs? Ir varianti. Ir varianti, nāk. Vīrietis, jā? Alīna. Un visi. Drusku labāks. Arī labi. Starp citu, tas 90% nemaz nav tik neprecīzi, ņemot vērā, kā īsti vīrietis nav auglīgs pēc dzimšanas, līdz tam pubertātes laikam. Un arī galu galā veselība arī ietekmē vīriešu auglību. Tad te atkal ir ļoti sieviņas liela loma, ja, kad viņa rūpējās par vīru, un tad viņš ir auglīgs tiešām visu laiku. 70. Arī varbūt, jā. Bet ir tomēr gadījumi dzirdēti un ziņās ir bijuši, un es domāju, tas nav pilnībā nepareizi, ka vīrietis arī diezgan sirmā vecumā. Arī 90 gados. Arī 90 gados, jā, arī ieņem bērnu. Protams, ieņem gadās ir pietiekoši jauna sieva. Jā, bet ar sievieti, jā, tad vīrieti, man liekas, tā kā visiem vairāk vai mazāk ir skaidrs, ka vīrietis ir auglīgs visu savu mūžu, sākot no pubertātes līdz mūža galam, vai varbūt drusciņ mazāk. Bet kā tur ar sievieti? Ar sievieti izrādās pilnīgi citādāk, un sievietei, kā jūs varbūt zināt, arī tikai šī vienīga ošūniņa nobariest cikla laikā. Un kā jums šķiet, cik ilgi šie ošūniņi dzīvoja, cik ilgi vispār var ieņemt bērniņu mēnešu laikā, cik tas varētu būt, kā jums šķiet? Jau viens variants bija. Kā labas. Jā, ļoti jums precīzi. Ļoti precīzi jums par ošūnas dzīves ciklu jums ir ļoti precīzi atbildi. Jā, mēs varbūt varam arī iet tālāk uz nākamo slaidu. Jā, un kad tieši tā, kas sievietē nobrās tikai šī viena ošūniņa mēnesī, kas ir dzīvo apmēram 24 stundas, ko var apaugļot tikai 12 stundas. Iedomājieties, cik tas ir ļoti maz. Ja vīrietim jūs bija tā statistiski rādīts, ka 90% no mūža viņš ir auglīgs, un tā tas varētu būt, ka sievietē pretī ir apmēram kaut kāda tikai 4% no visu viņas reproduktīvā vecuma. Tā kā īstenībā tik ļoti, ļoti maz. Bet, ja mēs runājam par pāri, tad mēs runājam par pāri kopēju auglību. Un tur savukārt ir tā, ka par to es arī nedaudz tālāk pastāstīšu, kāpēc, bet būtībā šie spermicīdi spēja nodzīvot vidēji 3 līdz 6 dienas. Tāda ļoti, ļoti dzīvelīga, vai ar šo, redzat, minēto labvēlīgo apstākļu, daudz pat līdz 7 dienām un sagaidīt šo ošūniņu. Ja mēs pārliecinamies, ka ovulācija ir bijusi, tad jau pārējais cikls ir neauglīgs. Patiesībā diezgan vienkārši. Un tagad es jums gribēju nedaudz arī tālāk pastāstīt, kas tad ir notiek cikla laikā. Tā liekas sarežģīti, bet tas ir tā kā mēģināt saprast pulksteni no mehānismu puses. To nevajag darīt. Pulkstenim ir rādītāji, un to var viegli saprast, spēt izlasīt. Un līdzīgi arī ar hormonālo ainu mūsu ķermenis uzrāda pietiekoši daudz no to indikātoru, lai to pulkstenīti varētu saprast. Baiba šobrīd tādu iekšienu parādīs. Jā, būtībā ar sievietes ciklu ir saistīti 4 galvenie hormoni. 2 no tiem nāk no galvas, ja precīzāk no hipofīzes, un 2 nāk no olnīcām. Un šeit jūs redzat, arī apakšā parādīts apmēram schematisks sievietes cikls, tātad mēnešēžu laiks. Mēs parasti ar ciklu sākam skaitīt mēnešēžu laiku, lai gan pēc būtības tā ir tā kā iepriekšējā cikla noslēgums. Pēc mēneša reizēm kādu laiku visi hormoni ir samā līmenī un gūdi. Jūs redzat, arī šeit ir attēlots, ka ir neauglīgais laiks, un ceļš burtiņš nozīmē sajūta savas. Un te kaut kurā brīdī tiek sūtīts folikulu stimulējušais hormons, un šeit ir parādīts mūsu olnīciņas, un olnīcās sāk briest folikulu. Vispirms vairāk, un bez tam viens dominējošais.
uzzīmēšanu. Tātad te nāk žviks, te nāk folikulu stimulējušais hormons, jā? Jā, un sāk tātad briest šī ošūniņa. Savukārt FSH. Savukārt šis briestošais folikuls sāk izdalīt hormonu estrogēnu. Šeit. Un estrogēns mūsu asinīs strauji kāp. Un estrogēnu klātbūtni mūsu ķermenī mēs varam dažādos veidos novērot. Viens jau, atcerieties, ko minēja, ka mums kļūst daudz enerģijas, dzīves prieka, ka mums sāk mirdzēt acis, bet arī, ja mēs skatāmies tā precīzāk ķermeniski, tad arī notiek tāds diezgan būtisks izmaiņas. Un viens, kas notiek, tātad šis mūsu dzemdes kakls estrogēnu ietekmē sāk lēnām celties uz augšu, vērties vaļā un kļūt mīgs, tā kā tāds skaisti puķīts sāk lēnām vērties vaļā. Protams, te jau neiet runa tā kā dzemdībās, ka viņš pilnībā atverās, bet tikai tā nedaudz atverās. Un tieši ar tādu mērķi, lai varētu šie spermatozīdi šajā visauglīgākā laikā ļoti veiksmīgi tur nokļūt. Tātad zemes kakls sāk vērties vaļā, pacelties uz augšu un kļūt mīkstāks. Un papildus, kas vēl notiek, parādās, tiek izdalīts šīs zemes kakla auglīgās kļotas. Ļoti iespējams, ka jūs kaut ko tādu esat pamanījuši, ka šajā cikla vidū mums pēkšņi parādās kaut kādas tādas dīvainas sajūtas, tā kā sāk parādīties izdalījumi, ja pirms tam mums bija vairāk vai mazāk tāda sajūta saules, tad pēkšņi tāda sajūta tā kā slapš, un kaut kas līdzīgs tā kā mēnešreiz, tad tajā brīdī, ka mēs pat īsti vēl, pirms mēs zinām, ka mums sākās mēnešreiz, mēs jūtam mums kaut kas tur slapš ir, ka šajās visauglīgākās dienās ir kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs. Un tāpēc ļoti, ļoti ir svarīgi apzināties, ka tas ir pilnīgi dabiski, normāli, un tas ir liecina par sievietes ķermeņa veselību, jo, diemžēl, ir diezgan bieži, ka sievietes uztraucās, kas viņiem tas par izdalījumiem, sāk domāt, ka viņiem kaut kādas infekcijas ir un dodās pie ginekologa sūdzēties. Bet patiesībā tas liecina, ka mums ir viss kārtībā. Tad mums sāk parādīties šīs auglīgās kļotas, sākumā nedaudz un tad arvien vairāk, un viņas kļūst arvien tādas tā kā ar ūdeni bagātākas un staipīgākas. Ja mēs skatāmies, mēs viņas kaut vai toaletes papīrā redzam, ka viņas tā smuki staipās un neplīst. Un kāpēc tas vispār tādas ir vajadzīgas? Vai te nevarēja iztikt pēc tām? Izrādās, ka nē, ka mūsu ķermenī tāds brīnišķīgs mehānisms ir ielikts un ne jau velti. Jo šīm auglīgām kļotām ir ļoti, ļoti daudz funkcijas, lai varētu vispār ieņemt mazulīti. Un pirmā tāda funkcija ir ļoti būtiska, ka normāla makstī visu laiku ir skāba vide, un tas ir ļoti, ļoti vajadzīgi, jo, ja tā nebūtu, tad tur savairotos visādas, sēnītes un dažādas citādas infekcijas, bet tā tad normāli ir skāba vide, un tur nevar nekādas nejaucības izdzīvot, bet tā skaitā arī, diemžēl, ir spermatozīti šajā skābajā vidē iet bojā. Tad šīs auglīgās kļotas rada sārmaina vidi. Sārmainā vidē savukārt šie spermatozīti var izdzīvot. Tad nākamā tāda funkcija ir ļoti būtiska, ka viņiem ir barojošā funkcija, ka spermatozīti dabūs to savu enerģijas lādeņu un barības vielas tieši šajās auglīgajās kļotās. Tad vēl tāda ļoti būtiska funkcija ir transporta funkcija. Ja jūs varbūt labāk ieskatāties šajā bildītē, jūs redzat, ka ir tādi kā kanāli. Un pa tiem spermatozīti tā ļoti veiksmīgi var pārvietoties tālāk pa zemes kaklu un sasniegt zemi, un tad tālāk arī pārvietojoties pa ovadiem satikt ošūnu. Un tātad transporta funkcija, un tad nākamā tāda funkcija ir atlasošā funkcija, jo auglīgās kļotas ir dažādi veidi, varbūt šodien es detaļās par to nestāstīšu, bet arī dažādi veidi, tā kā režģi, kuriem spermatozītiem jāaiziet cauri, lai tikai paši labākie tiktu tālāk. Un, piemēram, tādi tur ar divām galvām vai līkām astēm nemaz šiem režģiem cauri nevar tikt un nekur tālāk nokļūt. Nevar. Tas ir tāds brīnišķīgs mehānisms, kas ielikts mūsos. Un pēc tam tad vēl viena tāda būtiska funkcija, varbūt, ka esat par to aizdomājušies, kā vispār tas tā var būt, ja, piemēram, mums ir tuvība bijusi vairākas dienas pirms ovulācijas, tomēr mēs varam ieņemt bērniņu. Un izrādās, ka tur arī šīs auglīgās kļotas nospēlē pašu svarīgāko funkciju.
Un dzemdes kaklā ir tāds kā kabatiņas, to sauc par kriptām, varētu salīdzināt tādām kā viesnīciņām. Un ja šī tuvība ir bijusi vairākas dienas pirms ovulācijas, tad daļa spermacītu tur ir aizskrien un iet bojā, jo tā ošumiņa vēl nav. Bet daļa tiek noglabāta šais kriptās, ja viesnīciņās. Un viena veida kļotas aiztais tā kā durtiņas ciet, un tie spermacīti tur var dzīvot šais viesnīciņās. Viņi tiek pabaroti, uzturēti pie labas kondīcijas, un tā tur arī dzīvo līdz tam brīdim, kad notiek ovulācija. Un, kad notiek ovulācija, tad tiek sūtīts ar speciāls enzīms, kas šīs kļotas šķīdina, un tad šie spermacīti var doties tālāk. Nu jā, un tāpēc arī būtībā mūsu auglība, to, cik ilgi mēs esam auglīgas, lielā mērā ir atkarīgs no šīm auglīgām kļotām. Un ir sievietes, kurām tās ir varbūt 3 dienas, ir sievietes, kurām tas ir 4 dienas, ir sievietes, kam tā ir 1 diena, ir sievietes, kam varbūt vispār tikai pāris stundas. Un atkarībā arī no tā ir atšķirās mūsu auglība. Jā, un tad pēc tam, kaut kurā brīdī, jūs redzat, ka estrogēns sasniedz maksimumu. Jā, vēl viena lieta, ko es neminēju, ko vēl estrogēns tādu būtisku dara. Ja mēs runājam par zemes iekšējo sieniņu endometriju, tad estrogēni ietekmē tā sāk augt biezumā. To mēs varam salīdzināt, ja mēs šajā pirmā cikla fāzē, ja mēs gaidām ciemiņus, tad mēs uzklājam galdautus, saliekam tur smuki traukus, un tas ir tas, kas notiek šajā pirmajā cikla fāzē. Bet tad kaut kurā brīdī tas estrogēns ir sasniedzis maksimumu, tur, jā, un tiek sūtīts atpakaļ saite uz smadzenēm, ka nu jau ir gana to folikulu stimulējošo hormonu, ka ošūniņa jau ir nobriedusi, un tad tiek sūtīts cits hormons, ko sauc par lutinizējošo hormonu. Savukārt lutinizējušais hormons, kad tāds mums parādījies asinīs, tad tuvākajā laikā, tuvāko 24 stundu laikā mums būs ovulācija. Jūs zināt, arī tie ovulācijas testi visi tieši nosaka šo lutinizējušo hormonu. Nu jā, tad lutinizējušo hormonu tajā iedarbībā, tur ir parādīts, ka ošūniņi iznāk no olmītes. Un tas arī tāds interesants un skaists mehānisms, ka olmītes jau nav saistīta tieši ar olvadiem. Tad visu laiku sanāk, ka olvadi apglauda to olmīciņu. Tajā brīdī, kad ir ovulācija un šī ošūniņa ir, tad viņi uzsūc to ošūniņu un ošūniņu nokļūst tālāk olvadā. Un savukārt olvadā jau tur viņi var satikties ar savu īsto un vienīgo spermacītu. Un kas te notiek tālāk ciklā? Tātad ir bijusi ovulācija. Kas notiek uzreiz pēc tam? Uzreiz pēc tam, tur, kur ir tā stripotā līnija, tad tas ir ovulācijas brīdis. Uzreiz pēc tam sāk mūsu asinīs strauji kāpt progesterons. Un kas to progesteronu ražo? Progesteronu pamatā ražo šis, augšā rakstīts, dzeltenais ķermenītis, jeb tas ir tā vietiņa, kur šī ošūniņa ir pirms tam briedusi un augusi. To vietiņu, kas ir palicis pāri, sauc par korpus luteinies dzelteno ķermenīti, kas sāk ražot hormonu progesteronu. Un kas notiek progesteronu ietekmē? Mums šīs auglīgās kļotas gandrīz momentāli pazūd, varbūt viņas vēl kādas dažas dienas vēl nedaudz ir saglabājušās, bet viņas vairs tā sajūta ir pilnīgi citādāka. Jo progesteronu ietekmē šīs kļotas tagad tiek tā kā susināts un sajūta vairs nav, ne slapšs, ne slidens, bet drīzāk varbūt nedaudz mitrs un vēlāk arī stāls. Un kas vēl notiek progesteronu ietekmē? Arī šis zemes kakls momentāli aizvarās ciet un slēgts. Un, ja mēs skatāmies uz zemes kaklu, kāds tas ir auglīgā laikā un kāds ir neauglīgā laikā, tad to var salīdzināt. Neauglīgā laikā ir tā kā mūsu degungals, var pamēģināt pieskarties, sajust, kā tas ir. Un auglīgā laikā tā kā auss ļipiņa. Tā sajūta, kā jūs jūtat, ir pilnīgi citādāk. Nu jā, tad zemes kakls momentāli atkal ir ciets un slēgts. Un arī momentāli bet pāris dienas laikā izveidojās zemes kaklam priekšā gļotu korķis. Un ko dod gļotu korķis? Jūs redzat, arī būt tās te bildītē, ka tas ir gan ar antibakteriālām īpašībām, gan arī
gan arī viņš pilnībā noslēdz zemes kapu, un viņam nekas tur nevar iziet cauri, nevar tur spermicīti drūzmējās, bet viņi nekur tālāk arī netiek, un iet ļoti īsā laikā bojā. Korķis ir korķis, tā kā vīna pudelē ir iekšā viss, nekas ārā netek, tikai tur te virzienā. Jā. Un kas vēl tāds notiek, tāds būtiski, ja mēs runājam par atcerēties par to zemes iekšējo sieniņu, šajā cikla fāzē, tos esmu otrā cikla fāzē, viņi tagad sāk kļūst iedenāk un bagātāk ar barības vielām. Jeb arī, ja mēs atceramies to tēlaino salīdzinājumu, ka šajā cikla fāzē tiek salikts viss uz galda, viss garšīgais, visādas delikates un viss, ko mēs varam iedomāties, ja mēs gaidām ciemiņu. Un jūs varat arī nojaust, kas tas ciemiņš ir. Bet, ja tomēr šis mazulītis nav pieteicies šai ciklā, tad attiecīgi mēnešreizēm viss šis